Ja jūs esat labi dārznieki un darat ļoti labi savu darbu, tad bieži vien tie augumi ir lielāki nekā norāda tajās pasītēs, ja, vai tajā aprakstā. Jo šitas, man liekas, bija uz 1,20 m, ja, tad man ir 1,80 m, un mēs redzam, ka viņš jau ir 1,80 m augumā. Ja. Šeit runa par slazdiem. Visieši iekrītam mazie gruntsgabala īpašnieki, jo iebraucot kokaudzētavā, mēs redzam, vai dažādos stādu tirgos, tik daudz skaistu stādu, tikko pēc iestādīšanas, kad te likās, ka te ir tukšs, ka te nav kaut kas iestādīts. Labi kopjot, mēslojot un veidojot savu īpašumu, tie augi ir milzīgi. Kaut kādā brīdī jau tas veidojas par tādu milzīgu hausu. Arī te mēs redzam, ka hortenzijas jau šeit ir tā kā ieaugušas. Nu, tie slazdi, kuros es aicinu neiekrist. Tad, kad tie augi saug pa daudz, nu, tad te vairs neko baigi nepieveidos un nepiegriezīs to graudzāli. Nu, var nedaudz pēc tam formēt, bet tu mači, jāsaka, pa daudz viss ir. Jāķerās būs pie mazās vieglās rekonstrukcijas. Mēs arī redzam šo vietu, nu, Japāņdārza elementu. Nu, ļoti patīk šiem augiem. Es tagad nepateikšu, kas tā ir pa zāli. Manuprāt, pa daudz šeit un arī piesedz tos akmeņus. Ļoti labi jūtās īrisi. Nu, pārāk labi jūtās. Un arī viņi bija zemie Sibīrijas īrisi, kuri ir jābūt tādiem. Nu, šeit mēs redzam to, ka tiem īrisiem te, nu, tā kā ļoti patīk. Nu, var redzēt, kas notiek ar, šai gadījumā ar kolumnas tūjām, ja viņi tik milzīgi noēno šo tūju. Tā kā liekas, ok, mēs izņemsim ārā šos īrisus, mums viņi tā kā vairs nepatīk, vai atstāsim pāris. Redzi, dzīžoks ir jau nesot saulē, nav pieauguma un veidojās caurums. Nav traģēdija, bet ir nesmuki.